ka varbūt vēl kāds būs ienācis telpās, bet cienot arī mūsu visu laiku, kad pēc stundas gribam beigt, tad es iesākšu ar lūkšanu. Debes Tēvs, svētī šīs dienas pārunas, pieņem mūsu pateicību par tavu vārdu, atklāj caur to un mūsu dzīves stāstiem, cik nozīmīgas var būt mūsu ikdienas izvēles, lielās un mazās lietās. Šajā svētajā dienā, kad ieejam ciešanu laikā, lai mūsu sirdīs aug mīlestība Kristum un visam, ko viņš mums ir atklājis par tevi un sevi savā dzīves stāstā. Caur to svētī mūs ikvienu un tavu baznīcu. To lūdzam tava dēla vārdā. Amen. Man ir patiesi prieks kad jūs esat klāt. Es esmu pateicīga, ir pelnu trešdiena. Droši, kad jums ir arī citur bijuši jau dievkalpojumi, jeb arī būs, kur, lai Dievs svētī jūsu kalpošanu un arī pārdomas. Es gribēju ļoti ātri izskriet cauri tiem lasījumiem, kas ir tas pamats šīs dienas pārunām, pirms dodu iespēju pavisam pārunas vadīt Miķelim Abulam. Jo arī uz tiem dieva vārdiem ir balstīti nākamās svētdienas teksti un pārdomas draudzēs. Un es vienkārši ātri domāju par pirmās Mūzes notikumu, grāmatas aprakstīto notikumu Noa dzīvē, kad Dievs slēdz derību, covenant, ar individiem. Un tas ir ļoti svarīgi. Ne ar tautu šobrīd, bet tur ir individi ar Noa un viņa dēliem. Un atklāja mums varbūt, ka tas arī bija viss no paša sākuma tādēļ, Noa atrada žēlastību Dieva acīs, jo viņš bija taisns un nevainojams savā paudzē. Un ko tas īsti var nozīmēt mums pēc tik daudz gadu simtiņiem? To kādreiz varbūt var psalmā saredzēt kā Dāvida lūkšanu, censties pēc tā, kas darītu dzīvi tādu, taisnu, jeb arī, kur būtu tīra sirdsapziņa, kur var izsūdzēt grēkus, un kur tomēr arī nebūtu jākaunās nevienam par to, kas ir bijušas vai nu izvēles, jeb dzīve. Pētera vēstulē mēs atskatāmies atkal it kā uz Noa laikiem, un viņš interesantā veidā pārtulko, jeb tulko kā no jauna, kad caur ūdeni tomēr Noa un ģimene tika izglābti, bet caur kristībām mēs tiekam atpestīti, lai būtu no viņa Kristus iespēja gūt skaidru sirdsapziņu. Un tas mani vienkārši uzrunāja arī kā Marka evaņģēlijā Jēzus pilnīgi dara ko jaunu. Un viņš vairāk vai mazāk savā tekstā mums atklāja, kad patiesi pat likumi, pat baušļi, ja tos tikai ārēji vai šķietami mēs ņemam vērā kaut kā, tad patiesi var situācijas būt, kur virsroku ņem cita morāla ētika, jeb citas izvēles. Tā kā sabatā ņemt un ēst, jo ir liels izsalkums. Tas tikai tādas pārdomas par to, kādā veidā šie teksti man noveda gal galā pie Miķeļa Abula. Man ir bijis tas prieks un tas gods kopā ar viņu kalpot, kad viņš bija Milvoku svētās trīsvienības draudzes priekšnieks vairāk nekā 10 gadus. Bet arī pirms un pēc tam viņš vēl ir padomē draudzes dzīvē. Bet tie bija laiki, kad arī draudze mainījās,
Un dēļ arī Miķeļa vīzijas līdz ar ties viņa sievas, kas arī ir klāt, jūs pazīstat viņu daži, kā manu palīdz ilgus gadus. Mēs redzējām, kā ģimenes kopā jaunos apstākļos arī veidoja tādu vīziju, kurā mēs meklējam jaunus ceļus un iespējas. Turpināt to pašu svēto Dieva vārdu, darīt jaunu cilvēku dzīves stāstos, ikdienā. Un viņš par viņu, jūs esat, es ceru, lasījuši, biju, paldies mācītājiem Guntim Bukalderam, kas vada mūsu mājaslapu, kas uzlika par viņu un darba vietu, un es zinu, ka viņš arī tālāk pats sevi, es ceru, pārunās ar mums to, kā viņš ir izpratis savu dzīves stāstu, kas kopā varbūt iet ar Dievu. Un es dodu tagad viņam vārdu un cerībā, ka viņš arī tālāk par sevi pastāstīs no cita viedokļa. Paldies, Miķel, ka tu esi klāt, un tagad lūdzu vadi mūs tālāk. Okay, paldies, Loma. Bija mazliet pārsteigums varbūt pagodinājums, kad Loma man lūdza par jums šodien dalīties mazliet par manu personīgo dzīves stāstu, īpaši darba, kā tas ir ietekmējis manā darba vietā. Es esmu par to mazliet domājis, gatavojoties. Un es domāju, tas pamata jautājums ir, kā Dieva vārds ietekmē un iespaido maiz darbu. Kā tas īstenojās cilvēku dzīvē, kad viņi darbojās nevis baznīcā, jeb kaut kādā garīgā pasākumā, bet kā tas notiekās ikdienā. Un es lasīju tos uzdotos Bībeles rakstus, un Lom jau stāstīja par viņiem. Bet man kā pārsteigumu visvairāk droši vien iespaidoja 25. salms, tā Davida dziesma, kur viņš runā par vienību ar Dievu. Un viņš prasa Dieva palīdzību un vadību, kad viņš stāv pretī ienaidniekiem, kas cenšas viņu vilkt projām no Dieva. Un viņš prasa Dievam, lai rāda viņam pareizo to ceļu un lūdz viņa palīdzību viņa ikdienā. Un tieši par tiem ienaidniekiem, es nezinu, kādā kontekstā tas bija uzdots tajā laikā, kad šī grāmata bija rakstīta, bet mums visiem stāv priekšā visādas lietas, kas velk mūs prom no Dieva. Mūsu personīgās, teiksim, mankārība, kas varētu būt, jeb egotisms, jeb visādas tādas lietas, kas varbūt dabīgi mūs velk projām, bet tomēr, ja mēs domājam par mūsu garīgo ticību un kā mēs domājam par Dievu un kā Dievs gribētu mums, lai mēs esam, tas mums dod tādu palīdzību un tādu stūrakmeni, ap ko mēs varam domāt par lietām. Un es domāju par to, teiksim, darba kontekstā, un es būšu pilnīgi atklāts. Es neesmu tāds, kas katru rītu pamožās un atver Bībeli un lasu, kas ir uzdots un tā tālāk, un visu savu dienu griežos ap, ko es esmu iemācījies no tā teksta. Es vispār neesmu tāds, kas lasa Bībeli tik bieži. Un es minēju, ka man bija pārsteigums, ka man, teiksim, tieši salmu man uzrunāja, jo man parasti salmu nav tā pirmā grāmata, ko es gribētu lasīt, ja tie teksti, ja vārdi, ko gribētu lasīt. Es zinu, tā ir dzeja, un varbūt tas ir nepareizi būt latvietis un teikt, ka tu nemīli dzeju. Bet īstenībā man, teiksim, citas grāmatas un cita raksti varbūt ir nozīmīgāk. Bet tieši šodien, kad es lasīju visus tos 4, man tiešām tas vairāk uzrunāja tieši, teiksim, darba kontekstā, kā es domāju par darbu un kā tas varētu varbūt, ko tas tieši nozīmē. Un tas tad paceļās tāds jautājums par biznesu vispār. Vai biznesa darbojās ārpus Dieva noteikumiem par ētiku un morālām robežām? Un tas ir tāds
tāds plašs jautājums, un es nedomāju, ka tur ir tikai viena atbilde, kas būtu piemērota. Es domāju, ka tu klausies, teiksim, ziņas un ko politiķi runā un tā tālāk par biznesu. Biznes bieži vien tiek kaut kādā veidā uzstādīt kā kaut kas slikts, ka, teiksim, kompānijas izmanto savus darbiniekus, kad tie cilvēki, kas ir vadošās lomās, tiek nepārmērīgi atmaksāt par savu darbu, liela atstarp nevienlīdzība starp to kompānijas vadītāju un tie cilvēki, tie darbinieki, kas ieņem mazākas lomas tajās kompānijās, un ka tur ļoti liela nevienlīdzība, un tas ir nepareizi un tā tālāk, un cilvēki kādreiz vaino biznesu tādā ziņā un uzstāda kā kaut kāda, kad teiksim, tās kompānijas ir tikai interesējās par profītu un tā tālāk. Un vai tas ir pareizi, ja nē? Es nezinu, tā kā es teicu, tur varētu būt visādi vīdu firmas, un viņas visas nevar ielikt vienā maisā un teikt, ka viņas ir visas tādas pašas. Bet es arī domāju par to, ko biznesa dara. Un biznesa tikai eksistē tāpēc, kad viņas kaut ko vērtīgu pasniedz cilvēkiem, ja kaut ko cilvēki novērtē kā svarīgi, ja vajadzīgi, vai tā ir kaut kāda materiāla, ja kaut kāds piedāvājums, ko tās firmas dara, un toties viņas, teiksim, atsaucās pret cilvēku vajadzībām un gribām un vēlmēm. Tātad viņas neeksistē pašas tikai pašas par sevi, viņas eksistē, lai kaut ko vērtīgi pasniegt tiem, kas to biznesu kaut kādā veidā izmanto, jeb saņem no tās biznesa kaut ko. Un tad arī tev ir jāpadomā, man liekas arī kādreiz, kad biznesis ļoti atšķirās no viens otru. Un kādreiz, kad cilvēki runā par šīm lielām nevienlīdzībām firmās, viņi bieži vien runā par lielām publiskām firmām. Piemēram, eļļas kompānijas, ja tehnoloģijas kompānijas, kur varbūt tūkstošiem cilvēku tur strādā, bet viņas īstenībā pieder publikai. Viņas sastāv no akcionāru ieguldījumiem. Un, jā, tur varētu būt cilvēki, kam ir lielāki ieguldījumi vienā firmā vai otrā, ļoti bagāti cilvēki, varbūt pat arī tie cilvēki, kas ir vadošās lomās, varbūt ir daļai pieder tā firma, bet būtībā tās lielās publiskās firmas pieder tūkstošiem cilvēkiem. Un tur tev jāprasa, varbūt mums arī visiem pieder. Mums visiem, daudziem, ir kaut kādas investīcijas, ko mēs ieguldam savu naudu, un bieži vien tās investīcijas tiek ieguldītas šajās lielās firmās. Mums ir kaut kāda kopfonda, mēs varbūt nemaz nezinām, kurās firmās tā nauda ir ieguldīta, bet viņi ir ieguldīta šīs firmās ar vienu nolūku, lai pelnītu naudu. Cilvēki, ja teiksim, jūsu investīcijas neizdodas labi, tad maina to investīciju, lai viņa nes lielāku peļņu. Bet bieži vien cilvēki, es domāju, ļoti maz cilvēki domā par tādām investīcijām, vai tās firmas, kurās tā nauda ir ieguldīta, darbojās morāli, ja ir saskaņā ar saviem uzskatiem, par ko, vai viņas atspoguļo savus personīgos uzskatus un tā tālāk. Tas ir tāds cits jautājums. Un mēs, kā sabiedrība, man liekas, kaut cik atdalāmies no tā jautājuma, jo mēs uzskatām to divos pilnīgi citos kontekstos. Bet, kad cilvēki vaino lielās firmas, jāatcerās, kāpēc viņas varbūt ir tādas, kādas viņas ir. Jo mēs sagaidām kaut kādu peļņu no tā, ko tās firmas dara. Un tas nav attaisnojums, es nemēģinu to teikt, ka, teiksim, tas ir pareizi, ja viena firma darbojās tādā veidā, kas varbūt nav tieši mūsu saskaņā kā kristieši, bet es tikai saku, ka, teiksim, tā ir viena realitāte. Un tā nav tikai Amerikas lieta. Katrā zemē biržas un kompānijas, tā ir daļa no tās ekonomijas, un tā mūsu pasaule ir organizēta un tā tālāk, un tas arī nemainās. Bet īstenībā publiskās firmas ir tikai viena maza daļa no vispārējā biznesa spektra. Tev ir vairāk cilvēki, kas darbojās privātās firmās. Un tās ir firmas, kuras varbūt ir mazākas, nav tik daudz cilvēku, kas tajās strādā. Tās firmas bieži vien ir pieder vai nu vienai ģimenei, jeb tiem darbiniekiem pašiem.
Un tās firmas darbojās pavisam citādāk, man liekas, nekā kā cilvēki kādreiz iedomājās lielās publiskās firmās. Teiksim, es domāju pats par savu firmu, tāda doma, ka, teiksim, vadošie cilvēki būtu pārmērīgi atalgot salīdzinot ar tiem, kas ir, teiksim, ieņem varbūt mazākās lomas tajā firmā, tāda milzīga vienlīdzība neeksistē. Protams, tie cilvēki, kuriem ir lielāka atbildība, tiek atalgoti vairāk, bet tāda milzīga nevienlīdzība neeksistē. Tas ir vismaz, teiksim, mana pieredze. Un tad man liekas, ka tās firmas arī, tas skats, arī, teiksim, kā viņas darbojās un kā viņas domā par ienākumiem, par profītu un tā tālāk, arī ļoti atšķirās. Teiksim, lielās publiskās firmas bieži vien cenšas katru ceturksni rādīt, ka viņiem labāk veicās un viņi ir sasnieguši savus mērķus finansiāli. Privāts bizness varbūt ir tāds tāļredzīgāks. Viņi skatās, kādā veidā tas, ko viņas dara, palīdzēs viņiem ilgtermiņā un tā tālāk. So, tas teiksim, tāds ievads par, teiksim, kā domā par biznesiem, un tad pacējās tas jautājums, kāpēc man liekas, man lūdzu, lai es varbūt pasniedzu mazliet savu personīgo perspektīvu par biznesu un kādā veidā mēs par tām lietām domājam, kā es par tām lietām domāju un kādā veidā manā firmā mēs par tām lietām domājam. Un es esmu svētīts ļoti, jo man ir atbildīgā loma manā firmā. Mēs neesam milzīgi liela firma, mums kopā strādā varbūt kā 350-400 cilvēki apmēram, ieskaitot mūsu darbinieki, kas strādā tieši uz būvprojektiem. Tātad mēs neesam milzīgi liela firma, bet kā būvfirma mēs skaitāmies viena no lielākām mūsu apkārtnē, kur mēs darbojamies. Un tā firma ir apmēram vairāk kā 100 gadu vecs. Tātad viņa ir ilgus gadus pastāvējusi. Un tā firma pieder vienai ģimenei. Un tā ģimene ir tā, kas to firmu dibināja 920. gadā. Un tā tagad ir vēl ar vienu tā ģimene, kurai tā firma pieder. Un mūsu firma ir tagad ir 4. paudze vadošā lomā, un mums arī ir 5. paudze, kas strādā pie tās firmas arī. Tā firma ir spējusi pārdzīvot, pieturēties turpināt par paudzēm. Un tas ir diezgan neparasts notikums. Jo īstenībā privāts, kad skaties statistiski, tikai apmēram 40% no firmas tiek pāriet no pirmās uz otro paudzi. Vairums izjūg jau pēc pirmās paudzes. Un tad no otrās uz trešās paudzes ir tikai apmēram 13-15% no firmām, kas pāriet līdz trešai paudzei. Un lai tik līdz 4. paudzei mazāk kā 1%. Īstenībā ļoti minimāli firmas tiek līdz tai 4. paudze un var turpināt darboties. Un tur ir visādi pētījumi un iemesli, kāpēc firmas izjūt no paudzes uz paudzi. Varbūt viena paudze paliek, viņiem labi klājās un viņi vairs neinteresē tā biznesa, varbūt viņiem tie pēcteči nav ieinteresēti tajā, ko iepriekšējā paudze bija veidojusi, jau tam līdzīgi. Bet statistisks fakts ir, kad maz firmas var tik ilgi pastāvēt. Tātad, kad es iesāku strādāt pie manas firmas 99. gadā, un tas bija tikai daži gadi pēc tam, kad mēs bijām ar ģimeni atvācāmies uz Viskonsīnu, uz Milvokijam. Man ļoti saskanēja, teiksim, kāpēc tā firma pastāv un kādā veidā viņi rīkojās. Un es tiešām jutos, ka bija laba saskaņa manām personīgām domām par darbu un kāpēc es gribu savus pūles pielikt pie vienas firmas vai viens cits. Jutās, teiksim, iekšēji, kad šī ir tā pareizā vieta man. Un es iesāku, teiksim, tādā
projekta vadītāja lomā, bet man labi veicās, un man arī bija ļoti labas, sirsnīgas attiecības ar to ģimeni, ar to trešās paudzes vadītāju, kurš bija tieši tajā pašā gadā dzimis kā mans tēvs, viņš tieši mana tēva vecumā bija. Un man bija ļoti labas attiecības ar viņu. Un es ļoti daudz no viņa iemācījos par biznesu. Es domāju, līdz tam laikam, pirms es iesāku, es vienmēr domāju par projektiem un tos, ko mēs sasniedzām, par kaut kādām, vairāk par, teiksim, kaut kādu finansiālu rezultātu. Vai mēs pabeidzām to projektu un vai mēs bijām spējīgi to projektu veicināt ar profītu un sasniegt visas tās lietas, ko mēs bijām cerējuši sasniegt ar to projektu. Bet, kad es sāku šeit strādāt, tā lieta bija, tas mērķis bija pavisam citādāks. Tas mērķis bija uzturēt attiecības ar cilvēkiem. Ka tā biznesa neeksistē, lai pelnītu naudu, bet lai darītu lietas, kas ir vērtīgas citiem cilvēkiem un kas uzlabo cilvēkiem dzīves. Tas ir, ko mēs darām kā biznesa. Mēs neesam šeit tikai, lai pelnītu kaut kādu profītu. Tā ir viena daļa, no ko tā biznesa dara, bet tas mērķis nav nekāda īstenībā saskaņa to. Tas mērķis ir vairāk, teiksim, cilvēki tev uzticās kaut ko darīt, un ka viņiem ir vajadzība, teiksim, kaut kādai celtnei, ja kaut ko tam līdzīgi, un kā mēs kā biznesa varam viņiem izpalīdzēt, lai īstenot to, ko viņi ir cerējuši panākt, un kas viņiem ir vajadzīgs un vērtīgs. So 2003. gadā mēs runājam, teiksim, par tādu jautājumu, kāda ir šī biznesa un kāpēc tā biznesa ir spējusi pastāvēt tajā laikā mazliet vairāk kā 80 gadus. Un kas, teiksim, ļaus tai biznesai pastāvēt tālāk. Un mēs par tiem jautājumiem, tie tādi filozofiski jautājumi arī, teiksim, kāpēc tu eksistē un kas ir svarīgi un kas ir tās lietas, ko tu uzskati kā vērtības tavā biznesa, ko tu vērtē kā biznesa un kā cilvēki, kas tur strādā. Un mēs par tām lietām nopietni domājam. Un tas nav nekas unikāls tajā firmā, kur es strādāju. Daudz biznesa par tām lietām domā un runā, un es domāju, kura katra biznesa, jeb organizācija var prasīt, vai jums ir misijas kaut kāds teiciens, jeb mission statement, kāpēc jūs eksistējat un tā tālāk. Un daudz organizācijas un biznesa kaut ko uzstāv. Un bieži vien tā misija kaut kur parādās uz sienas kaut kur, un cilvēks staigā garām un daudz vairāk par to nedomā pēc tam, kad tas ir uzstādīts. Jo viņi neatgriežas pie tā principa, kas viņus noved pie tā misijas teiciena. Un arī par tām vērtībām. Tur ir daudz firmas, kuras uzstāda savas kompānijas vērtības. Kas ir tās lietas, ko mēs ticam? What do we believe in kā kompānija? Un daudzreiz, un es esmu lasījis par šo, bieži vien kompānijas uzstāda vērtības, kā varētu teikt, cēlas vērtības, aspirational values. Nevis kādi viņi ne kādi viņi ir, bet kādi viņi gribētu būt. Es gribētu būt šāda veida kompānija, es gribētu būt šāda veida cilvēks, ja kaut kas tāds. Tas ir tāda cēla vērtība. Bet viņai īstenībā nav nekāda tieši sakars ar to, kāds tu esi. Un tad tas atdalās no citādām vērtībām, ko varētu saukt kodolvērtības. Un tās ir tādas, kas apraksta, kas tu esi, kāds tu tiešām esi, kāda firma tu esi, kas tiešām ir tās lietas, kas definē, kāda firma tu esi. Un mēs par tām lietām runājām, mēs mēģinājām griezties vairāk pie tām kodolvērtībām, nevis tādas, kas mēs esam, nevis kāda mēs ceram būt. Tas nenozīmē, ka tu negribi mainīties pa laikiem, bet kad mēs tajā laikā runājam, mūsu tā firma jau bija pastāvējusi vairāk kā 80 gadus,
un mēs gribējām būt ļoti droši, lai zinātu, kāpēc mums ir bijis, kāpēc mēs esam varējuši pieturēties pie tā darba un turpināt savu darbu, un uz kāda pamatojuma mēs turpināsim tālāk. Un toties mēs uzstādījām savu misiju, un mūsu tā misijas varētu teikt bija tāda, ka mēs būvējam izcilas celtnes, kuras labvēlīgi ietekmē cilvēkiem dzīvi. Tas būtu tāds burtisks tulkojums no mūsu tā mission statement. Būvēt izcilas celtnes, izcilas, jo mēs gribam, lai viņas ir kaut kas sevišķs, kuras labvēlīgi ietekmē, kas palīdz cilvēkiem uzlabot viņu dzīvi. Un tas ir, kāpēc mēs pastāvam. So tā bija tas misijas teiciens, un tad mēs runājam par tām vērtībām, kas mums ir. Un viena vērtība, ko mēs uzstādījām, bija godīgums, angliski integrity, ka tas ir tāds pamatvērtījums. Un tad mums arī ir tāds vērtījums, ar tāda vērtība accountability, jeb atbildība, ka mēs vienmēr būsim atbildīgi par tām lietām, ko mēs uzņemamies. Mums bija viena vērtība par inovāciju, kā kaut kas, kur mēs vienmēr mēģinām kļūt labāk savā darbā, mēģinām vienmēr domāt par lietām, kā mēs varētu kaut ko labāk, ja veiksmīgāk paveikt. Mums ir vērtība excellence, jeb izcilība, kad mēs cenšamies darīt izcilu darbu, nevis tikai to minimālo, ja to pietiekoši, bet kaut kas ir lielāks, plašāks par to. Un tad mums bija tāda vērtība no surprises. Kas tas nozīmē tāda atklātība, ka mēs darbosim bez pārsteigumiem. Un tā ir tāda vērtība, kas saka, kad cilvēki, ja tu gribi, lai kāds tev uzticās, tu nevar viņus pārsteigt, jo pārsteigumi kādreiz samazina to ticību, ka tu vari kādam uzticēties par kaut ko. To sajūtu, ka tu vari uzticēties kādam. Tā bija viena vērtība. Un tad mūsu beidzamā vērtība bija angliski caring, jeb gādība par cilvēkiem. Par visu, ko īstenībā, ne tikai par cilvēkiem, bet gādība, ka mēs tiešām izjūtam tādu gādības nojautu par visās tajās lietās, ko mēs darām. Un tātad mums šitā te bija tādas 6, ko es teiktu, kodola vērtības. Un var pateikt, dažas ir, teiksim, nav nekāda sakara par kādā veidā tu skaties par morālām lietām. Protams, inovācija, tur nav, man liekas, nekāds morāls, ja ētisks jautājums par to. Tā ir vienkārši kaut kas, ko tu cer, ja kas apraksta to, kādā veidā tu domā par savu darbu. Un varbūt tāda vērtība kā izcilība arī nav nekāda morāls jautājums, ir ētisks jautājums, kas saskan ar to. Bet jautājumi par godīgumu un atbildība, tiem ir noteikti kaut kāda morāla, teiksim, saite. Tas jautājums par atklātību, darboties bez pārsteigumiem, man liekas, tur ir viena morāls, teiksim, veidoklis tam. Un, protams, gādība arī ir teiksim, morāls jautājums. Vai es tiešām saprotu, ka tas, ko es daru, pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus. Un toties, man liekas, ka tur ir vairāk tāds. Tagad tas jautājums kādreiz paceļās, un mums darbā šis kādreiz parādās. Ir vai viena vērtība ir svarīgāka nekā cita? Vai viena vērtība ir svarīgāka nekā otra? Un mēs kādreiz pa daudz uzsveram mūsu gādības vērtību. Jo mēs kādreiz esam ļoti līdzjūtīgi situācijai, un tad vai tas tad ir kaut kādā veidā vairs nav, teiksim, ir konfliktā ar mūsu vērtību par atbildību. Es tev uzticos kaut ko izdarīt, tas neveicās, tu neizdarīji to, bet es tagad saprotu, kāpēc. Es esmu ļoti līdzjūtīgs tavai situācijai, un mana gādības vērtība saka, vēl man jāmēģina šitā lieta
kārtot citādi. Bet toties, varbūt tagad es vairs neuzsveru savu atbildības vērtību, jeb savu vērtību par izcilību. Tas darbs, ko tu izdarīji, tikai bija pietiekošs. Kāpēc tu necenties kaut ko vairāk panākt? Un tātad kādreiz mūsu gādības vērtība, to varbūt tāds kompromiss iznāk. Un es nesaku, ka tev nevajadzētu visas tās lietas kādreiz varbūt uzsvērt vienu vai otru, bet ja tu tos uzskati par kodola vērtībām, tad viņas visas ir svarīgas. Visas ir svarīgas. Un tagad es varbūt pārējiem mazliet citādāk uz tādu plašāku jautājumu. Šis ir vienkārši mikrokosms no, teiksim, darba perspektīva. Bet tas arī tās pašas vērtības to varētu runāt sabiedriski arī. Vai mēs kā sabiedrība, kas ir tas, kas definē mūsu kultūru kā sabiedrība? Šīs ir tās vērtības, ko mēs uzstādījām, kas apraksta to kultūru, kas mums ir mūsu biznesa, kā mēs darbojamies kā biznesa. Bet padomā arī, teiksim, sabiedriski, kas ir tās vērtības, kas mums kā sabiedrībai ir plašāk, un kas ir tās kodolvērtības, kas mums ir sabiedrībā, nevis tikai tās cēlās vērtības, kas mums kādreiz patīkās uzstādīt un domāt paši par sevi, kāda mēs vēlamies būt, nevis kāda mēs tiešām esam. Un es domāju par to kādreiz arī par, ja tu to uzskati, ka mēs esam, teiksim, mēs uzskatām kaut kādu atbildību, ja mēs kaut ko sagaidām no saviem valsts vīriem, ja kaut ko tam līdzību, un mēs domājam, ka jā, es ļoti piekrītu, kādā veidā tu tā rīkojies. Labi, tā ir viena vērtība, un tev ir noteikti iespēja un tiesības domāt par to situāciju, kā tu pats vēlies un kā tu to lietu pats uzskati. Bet vai tu vari uz to lietu skatīties, teiksim, tikai no tā veidokļa un ignorēt tās citas vērtības, kas tev ir? Un vai tā vērtība ir saskaņā ar tām otrām vērtībām, kas tev varētu būt arī svarīgas? Moralitāte, taisnība un atklātība, ja tās arī tev, teiksim, varbūt ir tādas kodolvērtības, kā tu uzskati savu sabiedrību, kā tu domā tava sabiedrība ir. Un toties, es domāju, tās lietas tā kā gandrīz tā saskan. Un tas ir apmēram, ko es gribēju varbūt pasniegt šodien. Es domāju, man nav, es labprāt parunājos un paceļ domas, teiksim, lai citi var izteikties savas domas arī par tām lietām. Bet, teiksim, tās ir, kad es domāju par šo jautājumu, kādā veidā Dieva vārds ietekmē darbu, es domāju, ka tas ir tāds pamatojums, teiksim, tajā vietā vismaz, kur es strādāju, un tas ir, kāpēc es esmu bijis pie šīs firmas tagad 25 gadus. Jo manas personīgās domas un izjūt par kā darbu vajadzētu veicināt, ir ļoti saskana ar to, kur es strādāju. Un toties es arī to uzskatu, kāpēc mums ir labi veicies kā biznes, un es ticu, ka arī labi veiksies nākotnē, un kad daudz tie cilvēki, kas te strādā man kā līdzdarbinieki, arī uzskata to situāciju tādā veidā, un tas ir, kāpēc mums ir tāda, es domāju, ļoti pozitīva un laba kultūra šeit. Bet es ar to izbeigšu, un tad, lai tie, kas ir gudrāk par maniem, veicina pārunas tālāk. Nē, un es lūdzu neuzstādu tā, jo tad neviens nerunās. Neviens negrib būt gudrāks vai ne par vienu otru, bet paldies no visas sirds par to ievadu, pārdomātām domām un jautājumiem. Un es arī domāju, ka daudz tas, kur tu minēji par sabiedrību plašākā jomā, tas arī attiecās no vienas puses par mūsu mazāko, kur mums ir pašiem pieredze latviešu sabiedrībā, bet arī kur nu vēl arī draudzē, un situācijas kādreiz var būt līdzīgas, bet es zinu, ka es ceru, ka jums pārējiem
Vai jums ir kādi jautājumi, kādi novērojumi, kādi Miķelim, kur mēs varam veicināt tālāk mūsu pārunas, varbūt pieredze līdzīga, jeb atšķirīga, kur ir bijis jāatstāj kāda darba vieta, jo tās vērtības nesaskanēja ar to ticības pārliecību, jeb savu pārliecību par savām vērtībām. Vai kāds vēlētos lūdzu izteikties, prasīt, dalīties? Ivars, no otras istabas mans vīrs. Jā, okay. Jā. Man bija tāda pieredze, ka es esmu arhitekts pēc profesijas. Un ilgi apakaļ, kad es strādāju firmā, mums bija projekti, ko valsts finansēti, kuri uzlabotu nabadzīgos rajonos privātu mājas. Un tad mēs gājām pie vietējās pašvaldības, un viņi izmeklēja, kuras būtu tās mājas, kuras būtu jālabo. Un īpatnējā ziņā visas tās mājas, kuras mums piedāvāja, bija valsts galvas, paziņas, draugi vai ģimenes locekļi. Tātad mums nepiedāvāja uzlabot mājas, teiksim, plašākā publikā, bet tikai ģimenes locekļi un labi paziņas. Un es no tā darba aizgāju. So, tā mana viena slikta pieredze. Tātad apmēram viss. Paldies. Miķel, te Eriks, es teiktu, ka es varu atbalstīt tavu teikto, īpaši to starpības starp privātām un publiskām kompānijām. Es strādāju pie veikalnieka Meijer, un ar to, ka Meijer kompānijas vērtības saskanēja ar manām, kā atbalstīt sabiedrību un sagādāt pārtiku par mērenām cenām publikai. Tas man deva tādu gandarījumu un noteikti motivāciju mainīt darbus. Paldies, tas bija Eriks Petrovskis. Paldies. Vai kādam vēl ir ko teikt? Jā, man ir arī pieredze Helēna Vīksnīga no Vašingtonas, ka es pirms 24 gadiem slimoju ar vēzi tajā kompānijā, vai es nebiju kompānijā, bet asociācijā, kur ir biedri, kas pieder tajā organizācijā. Un tas, ka tie valdes locekļi tik ļoti gādāja par manu labklājību tajā vasarā, kamēr es cietu ķīmisko terapiju, ka katru mēnesi cilvēks, kas vada lielu firmu acu ārstiem, ka viņi man sūtīja personīgu kartiņu katru mēnesi, un es zināju, ka tas bija no viņa, jo viņam bija ļoti slikts rokraksts. Un tas, ka viņi to darīja, es viņiem teicu, jūs esat mani dabūjuši uz mūžu, jo nekad tik jaukā un mīļā vietā nestrādās. Un tā vienkārši turpinājies. Un tagad es esmu tur jau 25 gadus bijusi un jau vadu visu izglītības programmu no asistentes līdz tam punktam. Un tas bija tikai, jo viņi tik ļoti gādāja par viens otru. Un viņi arī, viņu mērķi un misijas tie teicieni arī visvairāk domā par to, kā var palīdzēt citiem cilvēkiem. Paldies! Paldies par dalīšanos, patiesi. Vai kādam no jums kādreiz būdam atbildīgiem par citiem ir bijis jāatlaiž kāds gal galā par to, kad viņi varbūt viņu vērtības neatspoguļoja firmas pamatvērtības, jeb jūsu pašu pārliecību? Lūdzu, Rūt.
Es strādāju ļoti daudz gadu slimnīcā, lielākā slimnīcā, as an HR director, kā saka, teiksim tā, man ļoti bieži visādi cilvēki bija jāatlaiž un tam līdzīgi. Bet vienu lietu, ko es vienmēr mēģināju ietilpt savā darbā, ir, kā saka, the caring. Jo tas ir ļoti svarīgi tam cilvēkam, ko tu tomēr zini, ka tu atlaidīsi. Bet ir jābūt, kā saka, empathy tiem cilvēkiem, jo tu atlaist viņus. Mazliet domājot par šitām vērtībām, un ko, Mikel, paldies tev par šo prezentāciju. Es domāju, ka mēs draudzes, un mēs bieži šito kādreiz paceļam, we are a business. Un šīs vērtības, par ko tu tagad pacēli, tās ir visas, ko mēs kā baznīca vērtējam un darām. Un kādreiz mums tomēr tas ir jāatcerās, we are a business, but our mission statement ir, varbūt mazliet savādāk, bet visas šīs vērtības ir tas, kas mūs tura kopā. Un es domājot par tavu teicienu, par kā mēs turpināsim, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs domājam par šitām vērtībām, kā mēs varam būt innovation, kā mēs varam pievilkt jaunus draudzes locekļus, jeb uzrunāt jaunākus cilvēkus. Tas viss sajiet kopā. Paldies, Mikel, par tavu prezentāciju. Paldies. Es varētu piebilst, kad arī parādās, ja uzskat vērtības par tādu kodolvērtību, kad tie kādreiz var būt grūti aizstāvēt, jo ja tu to tiešām uzskat kā kodolvērtību, tev kādreiz būs jātais lēmumi, kas varbūt nav tieši tavā interesē, tieši tajā tavā interesē, ja tev nāk pa labu, bet tev tomēr tas jādara, tāpēc, lai viņi saskan ar to kodolu vērtību. They're hard. Teiksim, ir ļoti viegli uzstādīt kaut kādu aspirational vērtību, kaut kādu cēlu vērtību, kāds tu gribētu būt, jo tur teiksim, tev nav, tas nav, es gribētu tāds būt, bet es šajā gadījumā neesmu tāds. Bet kodolvērtības ir tāds pamatojums, kāds tu tiešām esi un kā tu, teiksim, taisīs lēmumus. Es atceros vienu situāciju gadus atpakaļ, kur mums bija, mēs bijām noslēguši projektu, un tur bija vēl, mēs būtu varējuši iesniegt, teiksim, pamatojums bija pamatojums iesniegt pieprasījumu priekš vēl naudas, priekš daļu, ko tas projekts mums bija izmaksājis. Un man bija pārunas ar īpašnieku par to, un es teicu, viss ir pareizi, teiksim, mums tas pienākums. Un viņš man atbildēja, viņš teica, will it be a surprise? Will it be a surprise? Es teicu, viņi to nesagaida par labu. Mēs nebijām viņiem teikuši, ka, teiksim, šī nauda, teiksim, būs viņiem jāatmaksā, ja, teiksim, šis invoice viņiem nāk. Un viņš man teica, mēs to nedarīsim. Jo tas ir viens no mūsu vērtībām. Mēs cilvēks nepārsteidzam. Un mēs to summu nekad nesaņēmām. Mēs to vienkārši pieņēmām. Tas vieglais atrisinājums, protams, būtu bijis, mēs varam pierādīt, kāpēc šī summa mums pienākās, un es jums to nosūtu, un mēs to sagaidām, to atmaksājumu. Bet mūsu tā kodola vērtība bija tāda, ka mēs to nedarīsim, jo tas būtu pārsteigums mūsu klientam, un tas nav saskaņā, kāda kompānija mēs vēlamies būt. Tātad kādreiz tev ir jātaisa tādi izšķiroši lēmumi, kas varbūt tieši tajā momentā ir pretēji tavām interesēm, bet kas ir saskaņā ar kādu firmu, jeb kāda organizācija, jeb kāda sabiedrība tu gribi būt.
centies, kāds tu esi. Un tas kādreiz nav tik viegli. Paldies. Ērik, tu mūs vicini, vai tas nozīmē, tu gribi runāt? Nē, tie tikai aplausi Miķelim. Oh, okay. Man jāmāk labāk atšķirt tos mazos tās kustības. Vai kādam vēl? Labi, Sandra, Kalve. Es tikai gribēju no savas pieredzes sakarā ar atlaišanu, un vismaz manā darbā atlaišana no darba nevienmēr ir tas sliktākais. Un uz to ir jāskatās tiešām uz savām vērtībām, bet arī uz kādā stāvoklī ir šis cilvēks, viņa ģimene, jo mēs visi gribam sasniegt zināmas mērķus, un mēs gribam būt labākie, bet ne visi tam ir domāti, un ne visiem, piemēram, es esmu financial industry, vai ne, es esmu manager priekš finansiāliem, teiksim, planners, un man darbs ir viņus tā kā onboard un mācīt skills un tā tālāk. Un ne visiem tas ir iekšā. Un ja es ļaušu cilvēkam iet pārāk tālu un finansiāli varbūt no tā arī ciest, tad tas arī būs pretī maniem principiem. Tā kā man ir sanācis atlaist cilvēkus, bet savās domās pārunās, es vienmēr esmu viņiem mēģinājis dot iespēju teikt, varbūt šis ir, ko tu vajadzētu darīt, vai ne? Un tā tālāk, tā kā es domāju, ka vismaz manā darbā atlaišana citreiz ir citu durvju attaisīšana cilvēkiem vaļā. Tikai tā, es gribēju par to padalīties. Un paldies, Miķel, tev liels. Paldies. Uģi, vai tu gribi runāt? Labi. Ja drīkst, bišķiņa. Arī liels paldies, Miķel. Man tik ienāca prātā pieminēt pāris lietas. Es jau esmu, kā saka, pensijā ilgāk kā gribu atzīt, bet es iesāku manu darbu vienā lielā kompānijā. Un, sākot kā jauns inženieris, tur kaut kāda mission statement, tāda to neviens īsti nepacēla, vai bija, vai nebija līdz šai dienai. Nezinu, vai bija, vai nebija. Mans punkts, ko es gribu pacelt, tanīs laikos, man ir 60. un 70. gadus, kad es iesāku, liela kompānija, pirms mūsu šīs dienas tehnoloģijas, tā godība, uzticība bija pamatota uz personīgām attiecībām ar tiem, ar ko tu to projektu vai darbu dari kopīgi. Un tur, man liela darīšana bija ar Fordu, galvenā darīšana, tā cilvēka attiecība vienkārši jutās, kā tu saki, pieņemam, ja pārējais parādījās varbūt vienam otram kaut kas ir pret varbūt manām uzskatiem, bet jāatzīst, tas bija diezgan minimāli, un to var izrunāt vai vienkārši ignorēt vai kā, un darīt tas, kas jādara tālāk. Jau pēc vairākiem gadiem, un es to saku, tā nav vaina, bet vienkārši tā realitāte ar tehnoloģiju un visām lietām tā personīgā godība saka jau zust, un vadība, mani boši tādas lietas, ko bija personīgi agrāk runāts, tagad just give me, an email vai kaut ko tādu un ignore it un šitā. Un es to pacēju no tā viedokļa, kad es pārliecināts, kaut es tagad kādu laiku nestrādāju ar veidā, tas var viegli iespaidot, un es pārlieku lielām kompānijām tas ļoti iespaidot. Un ir labi dzirdēt no Miķela, ka arī tādas kompānijas, kas nav zaudējuši tos pamata vērtības, un ja es būtu iet apakaļ, ja būtu jāiet, es tiešām domāju, tas būtu vērts turēt prātā un pataisīt to dzīvi. Vienkārši, naktīs var labāk gulēt. Es tik piemēru, tā maiņa nāk arī no vienkārši šiem laikiem un tehnoloģijas maiņām. Paldies, Miķel, tev vēlreiz. Miķel, tu pats gribi reaģēt uz to, jeb kaut ko minēt? Jeb? Nē, es saprotu, ko Uģis teica. Un es varētu iedomāties, ka tev ir ļoti plaša organizācija, kad ir ļoti grūti, kad visi būs vienās domās par lietām. Un es domāju, ka mūsu firma aug, tā ir viena lieta, par ko mēs arī runājam, ir kā mēs varam
pieturēties pie sava pamata principiem, ka tā firma paliek lielāka un plašāka un nav viss vienā vietā, kā mēs esam agrāk bijuši. Bet arī palīdz, es neminēju, bet mūsu tā ģimene, kura, teiksim, ir tā, kas to firmu iesāka, viņi visi ir ļoti stingri katoļi. Ļoti stingri katoļi. Un viņi pie tā ļoti pieturās. Un viņi ir atklāti par to arī. Teiksim, ka mēs sūtam Ziemassvētku kartiņas, tās ir visi reliģiskas kartiņas, ko mēs izsūtām saviem klientiem. Daudz kompānijas atturās no tā, jo viņi negrib apvainot kādu, kad viņi kaut kādā veidā parāda savu kristīgo, teiksim, uzskatu par lietām, par tiem svētkiem un tā tālāk, un daudz kompānijas ir palikuši ļoti agnostic par visādām tādām, par to. Bet mūsu firma tāda nav. Mēs neesam tādi, kur mēs iesākam dienu ar rīta lūkšanu, tā kā es redzēju, kad es biju pie Ascension slimnīcas, pirmā lieta no rīta bija rīta lūkšana visai slimnīcai. Bet mēs neesam tādi, bet mēs arī, teiksim, mums būs, tā kā mums bija mūsu safety banquet, mēs iesākam to ar vienu lūkšanu. Jo galā viena no lielākām atbildībām, kas mums ir kā biznesa, ir piedāvāt saviem darbiniekiem drošu vietu, kur strādāt. Un tas ir mūsu tāds pamata atbildība tiem cilvēkiem. Un lietas var notikties nesagaidām. Un kādreiz tev jālūdz palīdzību no citurienes, lai to panāktu. Es domāju, ka neviens nebūs tad pārsteigts, kādēļ arī es esmu tik pateicīga Miķels mūs uzrunās šodien, atklājot to, ko mēs varam manīt, arī par jums citiem, kuri esam visi arī, šeit baznīcas cilvēki, un man vienmēr liekas būtu nozīmīgi pašam padomāt, kad ar jauniešiem strādāju, kas tad liek tev savā sirdī zināt, ka tu esi lēms pareizi vai ka tu zini, ka tev tā nevajadzēja lemt? Un kur nāk no paša pamata, no pašas bērnības šī brīnišķīgā, es teiktu, dāvana no Dieva, tā, ko mēs Latvijas saucam sirds apziņa. Ka tas ir ieaudzināts arī daļai, bet tikai kādreiz vairāk atklājās. Ja mēs norādām uz to, kad mēs jau instinktīvi kādreiz zinām, kad, kas tas ir, ko mums vajadzētu darīt. Bet visādi apstākļi, un arī, kādreiz, kā Miķels teica, tur ir tās vērtības, pēc kurām mēs it kā cenšamies, kas ir tā kā tik cēlas un ideālas, kad mazāk saskan ar ikdienas izvēlēm, jo taču tās ir praktiskas lietas, un taču tas ir jādara citādāk, bet kādreiz nožēlojam tieši to, kad neesam uzklausījuši tieši to sirdsapziņas, es teiktu, dāvana tā ir. Es reti, kad esmu pazinusi vienu, bet man viens ļoti labs draudz, vadības cilvēks Ņujorkas draudzē, kad es biju Salas baznīcā, es vienreiz pati dalos, kad es mēģināju palīdzēt vienā personai, jo tas ir, ko mēs daram, vai ne? Un it kā palīdzot atrast ceļu no konfliktiem ģimenē. Un viņš beidzot man teica, Lauma, nu beidzi. Ir cilvēki, kuriem tiešām nav sirdsapziņas, un tu viņu nepārliecinās. Un tas daudzreiz, vai tas ir, kad ir cilvēki bez sirdsapziņas, varbūt jūs esat kādu sastapuši, bet vienmēr ir tāda cerība, ka kaut kad tas atmostos, bet ļoti pateicos, ka tādā veidā daloties jūs savu vērtības sistēmu esat atklājuši darba vietās. Un kas, lai zina, kā tas ir ietekmējis. Un draudzēs tas pats ir, kā tas varbūt ietekmē otru. Domāt par kaut ko no citas puses.
Vai vēl kāds runātu? Es redzu, kāds kustās pretīm. Lūdzu, Inta. Paldies, jā. Jā, Inta, paldies, Lama. Inta Rūtiņa no Vašingtons. Un es tikai gribu teikt paldies, Miķeli. Mēs patiesībā, ja mēs esam tikušies personīgi, tad tas varbūt bija sen atpakaļ, kad tu biji tāds jaunāks. Bet es gribu teikt tagad, ka man bija tā privilēģija, tas prieks strādāt ar tavu māmiņu Birutu Latviešu fonda padomē vairākus gadus, un arī tad, kad viņa bija tieši vadībā. Un es gribu teikt, ka man šķiet, ka tik brīnišķīgi tas, ka es varu iedomāties, kā tavas vērtības ir attīstījušās un augušas tieši tavas ģimenes iespaidā. Un tas ir tik brīnišķīgi, un atvainoties, cik ļoti, ļoti jauki bija strādāt ar tavu māmiņu kopā. Un paldies tev, un paldies taviem vecākiem arī. Jā, labi. Paldies. Un tā arī atsaucās uz to, ko mēs esam runājuši. Kaut kur šīs vērtības mūsu sirdīs ir sētas, ir audzinātas un turpin mūs tā ietekmēt dzīvē un baznīcā. Bet es zinu, ka mēs esam teikuši, ka stundas laikā būsim cauri. Man, kā varbūt daži var redzēt, katram ir savu nākamie pienākumi. Šeit ir nākamā paudze, ko mēs ceram palīdzēt arī ar vērtībām un ar mīlestību ietekmēt pārējā dzīves ceļā. Bet ieejot tagad ciešanas laikā, mēs runājam par tām vērtībām, par disciplīnu, par to, ko mēs saredzam arī, kā Jēzus teica, ka sabats nav radīts, kad ir sabats dēļ cilvēkiem, kad varbūt to, ko jūs piedzīvosiet, kad uz ārējiem, teiksim, ko jūs uzdodiet, ko jūs neuzdodiet gavēņa laikā, kādā veidā to izlemt un izvēlēties šī laikā to, kas varbūt iekšēji. Neliek, nav tik svarīgi varbūt uz ārpus izrādīt visiem, kas tas ir, ko jūs uzdodiet, bet varbūt iekšēji, kas ir tas, kas jums dod klāt šī ciešanas laikā vēl lielākā ticībā Dievam atklāt vēl vairāk, kā viņš iesaistās nākotnē jūsu dzīves stāstā. Lentārei nozīmē the lengthening of the light, lent. Un tas ir ciešanas laikā paliek gaišāk, un es vienmēr domāju, mēs kādreiz atņemam kaut ko sev, it kā, lai būtu disciplīna, kas būtu, ja mēs pieliekam kaut ko klāt, lai augtu Kristus gaisma vispār pasaulē, kur ir vajadzība pēc tās visiem. Ar to tad, lai Dievs jūs svētī un draudzes un ieejot tajā nākamā posmā jūsu dzīvē, draudzes dzīvē, baznīcas dzīvē, nākamā trešdienā mūs uzrunās mācītāja doktora Dace Balode. Viņas tieši arī par ciešanām, kur Kristus ciešanas laikā mēs par to daudz domājam, viņas pieredze. Cīnoties pret vēzi un atveseļojoties un tomēr neaizmirstot, kas piedzīvots, es domāju, dos mums iespēju atkal ieklausīties, kā Dieva vārds top dzīves mūsu katra dzīves stāstā. Paldies visiem un kad ievai par sasaukšanu ar Dieva svētību. Atā.